Un turpinām ar norisēm pašmājās, neņemot vērā vairāk nekā 1200 savāktos vecāku parakstus ar 13 balsīm par un tikai 2 pret Dobeles novada domas sēdē nobalsots par izglītības iestāžu reorganizāciju. Un tas nozīmē, ka no jaunā mācību gada tiks slēgts bērnu un jauniešu centrs un Naudītes pamatskola, bet 2 lauku pamatskolas kļūs par sākumskolām. Par situāciju plašāk TV Spektrs. Skaitļu rindas uz ekrāna domas sēdē liecina, ka no valsts piešķirtā finansējuma Naudītes, Krimūnu un Leistrazdu skolām, kurās kopā mācās 175 skolēni, no lielajām novada skolām tiek novirzīti gandrīz 36 000 eiro. Savu ārtavu nedaudz vairāk kā 14 000 eiro 7 mēnešu laikā piemetusi arī pašvaldība. Tad uz altāra tiek uzlikts visa novada izglītības sistēma, un katrā ziņā šeit, lai noturētu šo līmeni, mums ir nepieciešams reorganizācijas. Tikmēr zālē sēdošiem skolotājiem un vecākiem acīs lasām neizpratni un skumjas, un dažbrīd arī asaras, jo aiz garajām skaitļu rindām nepamanīti paliek cilvēki, viņu vēlmes un iespējas. Mana meita vispār tāda, viņa labi mācās, viss kārtība, viņam tur labi forši un skolotāji visi, mums visi ir. Nu, nezinu, varbūt vajag mainīt likumi. Pēc reorganizācijas Krimūnu un Leistrazdu skolās paliks tikai 1. līdz 6. klašu audzēkņi, bet pirms nepilniem 30 gadiem celtā Naudītes pamatskola likvidēta pilnībā. Vēl šajā pašā domas sēdes punktā iekļaut arī bērnu jauniešu centra likvidācija, kas paredz pulciņus pievienot mākslas, mūzikas un sporta skolām, pret ko savākt 1202 vecāku paraksti, kuri gan pirms domas sēdes netika pieņemti. Pašvaldību likumā, man tā liekas, ir rakstīts, ka doma ir jārūpējas par ārpus skolas izglītību. Nav ko teikt, trūkst vārdu. Cinisms. Vairumam vietējo politiķu gan vecāku viedokļi ir visai maz svarīgi. Ar vienu klikšķi datorā ar 13 balsīm par un 2 pret, kā arī 2 deputātiem atturoties, izglītības sistēma ir reorganizēta. Nē, es balsoju par. Kāpēc? Man tā liekas, ka tā bija jābalso. Tā ir pareizi. Pret valsts sistēmu, attieksmi pret lauku iedzīvotājiem. Ja mēs uzskatām, ka lauki jāsaglabā, tad bija jābalso pret. No Dobeles novadā esošajām 13 skolām mazāk par 100 audzēkņiem ir 6, un visas tās atrodas laukos. Cik ilgi tās pastāvēs, ja nauda turpinās sakot skolēniem, gan nezina neviens. Sandra Leitāna, Andrs Spāns, TV Spektrs.